Šodien palokosimies tuvāk uz vienu no Rīgas, tādiem īstiem simboliem – pulvertorni. Tas ir, kā zināms, vienīgais no viduslaiku Rīgas aizsargmūra toļņiem, kas ir saglabājies gandrīz pilnībā līdz mūsdienām. Tieši tā, un mēs šodien balstāmies uz materiāliem no raksta Rīgas pēdējais sargtornis, pulvertornis. Mēģināsim saprast, kā šī būve vispār ir izturējusi visus tos karus, pārmaiņas pilsētā gadsimtiem ilgi. Un tas ir vairāk nekā tikai, militārās pagātnes stāsts, vai ne? Tas ir arī par pašu rīdzinieku attieksmi, kā tā mainījusies pret savu vēsturi. Pilnīgi noteikti, jo, piemēram, tas nosaukums – pulvertornis. Tas nebūtu nav pirmais, pat nevienīgais. Jā, es arī lasīju. Sākumā ap 13. un 14. gadsimtu tas bija smilšu tornis, loģiski, jo tas atradās pie lielā smilšu ceļa. Galvenā ieeja pilsētā no austrumiem tajā laikā. Tur noteikti gāja karasta tirdzniecība un vispārējais. Bet tad, laiti mainījās, parādījās šaujamieroči? Jā, un tad ap 15. un 16. gadsimtu iespējams tornī sāka glabāt šaujampulveri, un lūk, arī jaunais nosaukums pulvertornis. Bet interesanti, ka Broce vēl pieminējis sarkano torni. Sarkano? Jā. Kāpēc tā? Pēc ieģiļkrāsas acīmredzot, bet tas nosaukums tā arī neiegājās īsti. Skaidrs, bet par pašiem pirmsākumiem vai mēs zinām precīzi, kad tas celts? Precīzi datumu gan neviens nevar pateikt. Visticamāk, ka tas ir 13. gadsimta beigas, jo ap to laiku gar tagadējo torni jau tur bija tas nocitinājumu mūris. Un rakstos pirmoreiz parādās? Kad? 1330. gadā. Tas ir pirmais drošai datums. Un tā apkārtne toreiz, pavisam citādāk. 1350. gadā tur kādam dārzs iznomāts pie paša torņa, pat pirts kaut kur tuvumā bijusi. Cita Rīga pilnīgi. Kāds tas tornis izskatījās sākumā? Tāds apaļš no ķieģeļiem uz akmens pamata ar šaurām lūkā. Jā. Taisnības Vītols rekonstrukcija tā rāda. Šauras lūkas, vairāk lokiem, varbūt arbaletiem domātas. Bet tad, protams, nāca lielgabali. Un viss mainījās. Tieši tā. Tornim nācās pielāgoties. Tas iegūto savus, tagadējos iespaidīgos apmērus. Augstums virs 25 metriem, diametrs 14 metri un sienas tās ir riktīgi biezas, vietām līdz pat 3 metriem. 3 metri, wow! Jā, un tās šaurās lūciņas nomainīja pret platākām, lielgabaliem piemērotām. Ir pat versijas, ka 15. gadsimta vidū vai 16. sākumā torni varbūt pat nojauca un uzcēla gandrīz no jauna. Pamatīgi pārbūvēja katrā ziņā. Zināms, ka 1515. gadā tur bija 13 lielgabali. Un pagrabi. Rakstā minēts, ka tos izmantoja diezgan dažādi. Noliktava, cietums. Jā, pat spīdzināšanas galera esot bijusi. Diezgan drūma vieta iespējams. Skatoties uz Molina gravīru no 1620. gada, tornim ir tāds augsts smails konus veida jumts. Bet tad nāca kari. Zviedru laiki. Tieši tā. 1621. gads Gustava Adolfa karaspēks aplens Rīgu. Un tornis dabūja ciest. Pamatīgi. Jumts iegruva, sienas daļai sabruka no apšaudēm, vēl blakus esošajā smilšu bastionā pulvera mucas uzsprāga, tas arī droši vien nepalīdzēja. Bet rīdzinieki laikam nepadevās, atjaunoja. Jā, ap 1650. gadu tornis tika pilnībā atjaunots un dabūja jaunu jumtu tādu kupolveida baroka stilā. Vēlāk pat vēl sarežģītāk var tā saukto laternu augšā. Bet miers nebija ilgs. Atkal karš. Atkal. 1656. gadā Krievu cara Alekseja Mihailoviča aplenkums, pēc tam lielais Ziemeļkarš, atkal postījumi. Principā visu 18. gadsimtu to torni ik pa laikam lāpīja un remontēja, līdz pat 19. gadsimta vidum. Un tad sākās lielā Rīgas pārbūve, vaļņu nojaukšana. Kas notika ar torni? Tas bija sliktā stāvoklī? Jā, tas bija pussabruts, un 1860. gadā likās pilnīgi loģiski to vienkārši nojaukt. Ceļā priekšā jaunajiem bulvāriem. Tiešām, gribēja nojaukt pulvertorni? Šodien tas šķiet neticami. Toreiz tas likās praktisks risinājums. Bet te notika interesants pavērsiens. Sabiedrība sāk iebilst. Īpaši vēstures pētnieku biedrība. 1863. gadā viņa lūdza torni atstāt, lai ierīkotu tur muzeju un bibliotēku. Un viņiem atļāva? Jā, atļāva. Un sāka tīrīt torni, un atrada kaut ko neticamu milzīgu daudzumu vecu ložu. Tur minēts 11,000 pudu, kas ir apmēram 180 tonnas. Kartečas lodes, acīm redzot.
Kāds atradums, bet vai tad viss uzreiz gāja gludi? Muzejs tappa? Diemžēl nē. Tīrīšanas laikā daļai iebruka viena siena. Rekonstrukcijas izmaksas pēkšņi pieauga, un biedrība saprata, ka nevar to pavilkt. Viņa no plāniem atteicās. Ak vai, un kas ar torni notika tad? Tas palika pamests, vēl uz 30 gadiem. Burtiski karājās mata galā tā nākotne. Tas labi parāda, cik trausli bija tie pirmie vēstures saglabāšanas mēģinājumi. Lai labāk saprastu, ko tur īsti glāba un kāpēc tas bija tik sarežģīti, varbūt ieskatāmies iekšā, kāda tā struktūra ir. 6 stāvi, ja? Tā ir 6 stāvi. Pagrabs un pirmais stāvs no kaļpakmens, pārējo no ķieģeļiem. Pagrabam ir tās īpaši biezās sienas, gandrīz 3 metri, un kas interesanti, tam nav tieša savienojuma ar augšējiem stāviem. Tas liek domāt, ka tur tiešām varēja būt cietums vai tā pati pulvera noliktava. Un ieja? Tik augstu virs zemes 5 metri. Kā tur varēja tikt iekšā? Kādreiz visticamāk bija savienojums ar aizsargmūrēju, bet vēlāk, līdz pat 19. gadsimta beigām, nācās likt klāt koka trepas no ārpuses. Un augšējos stāvos tās lielgabala lūkas. Kā tās izskatās? Tās ir gudri veidotas. Redzi, viņas ir sašaurinātas vidū, bet paplašinātas gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi, lai varētu ērti grozīt lielgabara stobru. Un sienās pat vēl ir saglabājušies tie dzelzs riņķi, pie kuriem stiprināja lielgabalus. Un kāpnes, droši vien šauras un stāvas. Ļoti šauras. Starp 3. un 4. stāvu kāpnes ir tikai kāda 63 centimetri platas, iemūrētas biezajā sienā. Augšējā, 5. stāvā, ir saglabājies kamīns. Varbūt tur lēja lodes, kas zina. Un tad vēl tas ložu ķērājs. Kas tas īsti ir? Jā, tas ir fascinējoši. Tas bija starp 5. un 6. stāvu. Būtībā ļoti, ļoti biezs koka pārsegums, gandrīz metru biezs, no ozola un priedes sijām. Tāda kā viduslaiku bruņuveste torņa iekšienē. Lai aizsargātos no lodēm, kas krīt no augšas, ja trāpa jumtam. Tieši tā. Ja lode iziet cauri jumtam, lai tā nekrīt lejā uz aizstāviem. No ārpus šī vieta ir redzama kā tāda neliela dekoratīva josliņa, dzega. Protams, ņemam vērā, ka iekštelpas šodien ir strikti pārveidotas, pielāgotas muzeja vajadzībām. Tātad, rezumējot, pulvertornis ir pārdzīvojis ne tikai karus un aplenkumus, bet arī plānotu nojaukšanu un 10 gadu ilgu pamestību. Tas ir tiešām neticams stāsts par izturību. Un tas liek aizdomāties, vai ne? Ko īsti nozīmē saglabāt vienu šādu senu būvi pilsētā, kas visu laiku mainās, attīstās? Kā tas ietekmē mūsu saikni ar pagātni, mūsu izpratni par tās vērtību? Jā, par to ir vārds padomāt. Bet stāsts par pulvertorni ar šo noteikti nebeidzas. Mums būs vēl ko par to pastāstīt. Turpinājums sekos.